Latvijas pen podkāsts Obligātā literatūra. Obligātās literatūras jūnija sērijā es sarunājos ar arhitekti Rutu Rinkuli. Mēs runājām par 2 grāmatām, Žizeles Peliko Himnu dzīvei un Karolīnas Deirianas Es nekad viņu vairs nesaukšu par tēvu, un arī runājām par Rutas piedzīvoto seksuālu varmācību no Pētera Postaža un par to, kā viņa atrada sevī to cīnītāju spēku un arī kopā ar citām savām līdzbiedrēm tātad paveic to, ka šobrīd Pēters Postažs jau ir notiesāts. Jā, par to mēs visu runājam Obligātās literatūras jūnija sērijā. Bet šī būs tāds kā pielikums tai sērijai, kurā es gribu pateikt savus dažas nelielas pārdomas par jau minētajām grāmatām, un arī jūs dzirdēsiet ieskatu Rutas stāstījumā par piedzīvoto. Žizeles Peliko grāmatas nosaukums ir Himna dzīvei ar apakšvirsrakstu Shame has to change sides. Kaunam ir jāmaina puses. Grāmata tika publicēta Francijā 2028. gada martā, un drīz pēc tam to izdeva arī angliski. Es to nopirku Berlīnē grāmatveikalā šī gada aprīlī. Es to esmu lasījusi angliski, un es ceru, ka kāda Latvijas izdevniecība jau to tulko un izdos jau pavisam drīz arī latviski. Otra grāmata, kuru es pieminu, ir Žizeles Peliko meitas Karolīnas Deirianas grāmata I Will Never Call Him Dad Again, Turning Our Family Trauma of Chemical Submission into a Collective Fight. Es nekad vairs viņu nesaukšu par tēvu. Mūsu ģimenes ķīmiskās pavērcināšanas traumas pārveida kolektīvā cīņā. Gribu pievērst uzmanību tam, ka Karolīna neizmanto savu tēvu uzvārdu, bet ir izveidojusi sev pseidonīmu vai jaunu uzvārdu Deiriana no savu brāļu Deivida un Floriana vārdiem. Viņas mamma Žizele izmanto joprojām sava vīru uzvārdu. Savā grāmatā Himna dzīvei vairākas reizes paskaidro, kāpēc tāda ir viņas izvēle. Viņa vēlas, lai šis uzvārds, kas ir arī viņas mazbērnu uzvārds, būtu saistīts arī ar to skaisto un spēcīgo, ko pārstāv viņa, ne tikai ar vecstāvu masveida izvarotāju vārdu. Latvijā informācija par šo lietu it kā ir, tomēr tas, kā tā tiek pasniegta, raksturos situāciju mūsu valstī un to, ka mēs joprojām neatzīstam, ka dzīvojam izvarošanas kultūrā, un pat runājot par tik nopietniem noziegumiem kā šīs, baiļojamies, ka tikai kāds neiedomājas, ka esam feministi. Lūk, LSM 2024. gada 15. decembrī publicēja Ilzes Krauklas rakstu Izvarošana 10 gadu garumā, kas šķiet ļoti atbilstošs nosaukums. Un Ilze Kraukla raksta 200 atkārtotas izvarošanas un apmēram 20,000 atkailinošu foto un video ierakstu, kas uzņemti bez upura 72 gadus vecās franču sievietes Žizeles Peliko piekrišanas. Šādi baisi fakti atklāti vienā no pēdējā laika šokējošākajām izvarošanas prāvām pasaulē, kurā iesaistīts viņas vīrs. 10 gadu garumā Dominiks Peliko savu partneri regulāri sazāļojas un pēc tam internetā uzrunājas svešiniekus, aicinot atnākt un samīļot bezsamaņā esošo Žizeli. Tas ir tas, kas man satrauc, šis samīļot, kas ir, protams, ieliks pēdiņās. Kāpēc Ilze Kraukla mūs vienā no galvenajiem mēdījiem lieto vārdu samīļot, it kā runāt par kādu seriālu vai filmu? Es nezinu, iespējams, ka viņi nelieto vārdu izvarot, jo tiesa tajā brīdī vēl nav noslēgusies un nevainības prezumcija ir labs iemesls, lai nebūtu jārunā tieša valoda. Jā, un pie tam šis ir viens no vismazāk objektivizējušiem rakstiem, kas tomēr arī mēģina kaut kā pateikt, ka šis ir nevis noziegums, kas pilnībā sagrauž Žizeles Peliko viņas meitas dzīvi, arī, protams, Doriana un Floriana dzīvi, kas ir Žizeles dēli, bet kaut kādā veidā mēs gribam runāt, ka tas ir nevis noziegums, bet tāds īpašs noziegums, tāds, kas ietver samīļošanu. Latvijas mēdī mums piedāvā arī raksts ar nosaukumiem Man bija vīra atļauja, Peliko lietā apsūdzētie atklāja, kāpēc piedalījās izvarošanā, šeit vismaz tiek lietots vārds izvarošana, vai arī raksts pensionāra Žizeles Peliko stāsts, kas satrieca pasauli, žurnāls Antiportālā. Jā, protams, ir arī kaut kas ļoti cerīgs, piemēram, un tas ir tieši viens raksts, ko es atradu, ka Kroders LV sadaļā viedokļi ir publicēta Edvarda Brusa eseja Kaunam jāmaina puses, piezīmes par vardarbības tēmu uz Berlīnas teātra skatuvēm, kurā teātra kritiķis pirmajā rindkopā izstāsta, kas tur ir noticis, un to es arī nolasīšu, lai arī
jums atgādināt, kas tieši ir tā lieta. Aptuveni pirms gada francūziete Giselle Pelicot izvarošanas prāvā pret savu vīru un 50 citiem vīriešiem pasaulē atgādināja kaunam jāmaina puses. 10 gadu garumā Pelicot vīrs savu sievu regulāri sazāļoja līdz nemaņai un tad piedāvāja citiem vīriešiem viņu izvarot. Vīrietis savus noziegumus dokumentēja, kas ļāva ne tikai atklāt notikušo, bet arī identificēt vairumu no pārdarītājiem. Pelicot bija tiesības izvēlēties, vai tiesas process noritēs publiski vai slēgti. Viņa izvēlējās pirmo, tādējādi uzsvarot, ka ne viņa ir tā, kurai būtu jāslēpjas un jākaunas par noziegumu. Atbildot uz advokātu jautājumu, kādēļ izvēlējusies paturēt vīru uzvārdu, viņa skaidroja, ka tas ir arī viņas bērnu un mazbērnu uzvārds, un viņa vēlas, lai to asociē nevis ar noziedznieku, bet gan ar spēcīgu cīņu pret vardarbību. Un tālāk jaunais autors raksta par 2 izrādēm, kurās Berlīnē svēsta arī par Giseles Pelicot stāstu. Jā, tas noziegums notika vismaz 9 gadus no 2011. gada jūlija līdz 2020. gada oktobrim. Diemžēl tas notika līdz 2020. gada novembrim, jo, diemžēl, policija, kamēr viņi nebija savākuši pietiekams pierādījumus, bet viņiem jau bija aizdoms, viņi tik un tā nevarēja aizturēt Dominiku Pelicot, un tas izvarošana turpinājās arī, bet noziegumi tika atklāti 2020. gadā, kad kāds lielveikala apsargs pamanīja video kamerā, kad Dominiks Pelicot fotografē sievietēm zem svārkiem un piezvanīja policijai. Policija arestēja Dominika datoru un tajā atrada lielu daudzumu video un fotografiju, kurās redzams izvarošanas un fotografijas ne tikai ar Giseli, bet tika atrastas arī ar fotografijas ar Karolīnu, folderī ar nosaukumu My Slut Daughter. Tiesas process sākās Aviņonā 2024. gada septembrī. Tiesā tika vismaz 50 vīrieši, jo dažus nevarēja identificēt un arestēt. Lēmumu nolasīja 2024. gada decembrī. Dominikam tika piespriests 20 gadu cietumā, viņš tika atzīts arī par vainīgu tajā, ka uzņēmis nepiedienīgas fotogrāfijas, kurās redzama viņa meita un dēlu sievas, viņām nezinot. Dominiks tika apsūdzēts arī cita apsūdzētā Žana Pjēra Meršala sievas izvarošanā. Žans Pjērs Meršals netika apsūdzēts Giseles izvarošanā, bet savas sievas zazāļošanā un izvarošanā. Tad šajā mazajā Mazanas pilsētā notika šīs lietas. Un es redzēju kādu filmu, kurā žurnāliste, tāpat nebija filma, tas bija 60 minūtes Austrālijas raidījums, kurā žurnāliste prasa tiesu ekspertam, kas ir šajā ar apriņķī, kāpēc šeit ir tik daudz izvarotāju, un viņš atbild viņam, viņš šķiet, ka tas nebūs saistīts ar vietu. Viņš skaidri to nepasaka, bet tā implicētā doma, ka tas ir saistīts ar sabiedrības struktūru, nevis ar kaut kādu konkrētu vietu. Dominika advokāta bija Beatrice Zavaro, kura pirms tiesas prāvas piegāja pie Giseles un teica, lai viņa neļauj savam vīram pārāk viegli tikt cauri. Karolīna Derjāna savā grāmatā savukārt raksturo savu tēva advokātu daudz neglēmojošāk. Kad Dominikam tika dots pēdējais vārds, viņš to izmantoja lūdzot, lai viņa advokāte nolasa dzejoli, kuru Dominiks bija uzrakstījis Giselei. Tas nav pieejams plašākai publikai, bet tajā esot rindas. Es zinu, ka kādu dienu mēs atkal satiksimies. Es ceru, ka mēs varēsim par šo visu parunāt. Es teiktu, ka izklausās tomēr diezgan draudīgi. Kamēr Beatrice Zavaro lasīja šo dzejoli, Dominiks ļoti raudāja, viņš bija asarās, un Gisele skatījās sev taisni priekšā. Vispār šo tiesas procesu, ko es sapratu, izlasot grāmatas, raksturot arī tas, ka Dominiks diezgan bieži šajā tiesas procesa laikā rauda. Dominika aizstāvība bija balstīta uz tādiem faktiem, ka viņš bija dzīvojis varmācīgā ģimenē, viņš bija kā zēns redzējis grupveidu izvarošanu un arī ar varu ticis piespiest tajā piedalīties. Giseles stāsts ir stāsts par to, kā sieviete ļoti grib atbilst pieprasītajām normām. Viņa grib būt, pat nevis tikai ļoti grib, bet viņa ir tā kā dzimusi ģimenes dzīvē. Viņa grib būt laba sieva un māte. Viņa arī labprāt nestrādātu, ja vien viņas vīrs varētu viņu uzturēt. Tomēr, kad viņa sāk strādāt, viņa ieraug to, ka viņai ir ļoti padodas darbs ar cilvēkiem un ka viņa spēj strādāt ļoti veiksmīgi. Jo Dominiks maina ļoti daudz darbus, viņam neizdodas tas, un tad Gisele iesaistās tajā darba tirgu. Tai pašā laikā viņa nenicina savu vīru, viņa atbalsta viņu jūt viņam līdzi, kad viņam neveicas. Bet šķiet, jo labāk viņai viss padodas, jo sliktāk jūtas vīrs. Tiesas procesa laikā Dominiks kādā brīdī izsakās, ka visa šī šausminošā izvarošana ir bijusi nepakļāvīgas sievietes savaldīšana. Tas Giselei šķiet ļoti pārsteidzoši, ka viņš tā viņu raksturo, jo viņa ir visu laiku centusies būt ļoti laba sieva, un viņa arī to dara un atbalstoša. Viņa gan nav piekritusi iesaistīties swingeru kustībā, kur Dominiks viņai piedāvājas, bet
kā viņa sev apraksta un kā arī viņa vēlāk parādās publikā, viņa ir tāda ideāla sieviete. Ļoti trausla, viņa ir eleganta, viņa ir ļoti laipna, viņa vēlas visu laiku savu pavadīt aprūpējot bērnus un mazbērnus. Un tā pašā laikā tad parādās šī Dominika, ka viņš vēlējās viņu savaldīt. Jā, un man liekas, ka tā ir tā šausminošā patriarchāta kļūda, kas rada ciešanas visiem tajā iesaistītajiem. Un tātad Žizela ir ļoti talantīga sieviete, kur gribēja ievērot noteikumus un kļuva ļoti izcila pat tev noteikumu ievērošanā. Savā grāmatā viņa vairākas reizes saka, ka viss, ko viņa gribēja, bija ģimene un bērni, un laimīga ģimene un bērni. Laimīgs vīrs, laimīga ģimene, laimīgi bērni. Viņa ir tā kā thread wife sākotnēji vispār. Viņa arī kādā vietā grāmatā to apraksta, ka nekad pirms 2020. gada viņa nekritizētu patriarchātu, viņa neiestātos, viņa nesaukt sevi par feministi. Kas mani satrauc, kas man liekas ir tā patriarchāta kļūda, ka patriarchāts nav ideoloģija, kuras pamatā būtu cieņa pret individu cilvēciskumu. Viņš ir kopā ar kapitālismu, viņš ir vērsts uz atražošanos un peļņu. Un tos, kas ir pie varas, vīriešus it kā tā, vai, piemēram, pie varas esošās sievietes, arī tā apbalvo ar ieguvumiem, aprūpi, seksu, iespēju pelnīt lielu naudu, iespēju iegūt varu. Tā ir svarīgi, lai šī sistēma pastāvētu, šī duālā sistēma, kurā ir pakļāvēji un pakļautie. Ļoti svarīgi šai sistēmai, lai tiem, kas ir pie varas, netiktu mācīta kļūdīšanās kā attīstības iespēja, jo citādi sistēma izjuks. Vīriešiem ir jābūt vislabākajiem vai nekādiem. Tiek glorificēts veiksmīgums, cilvēkam ir jābūt uzvarētājiem vai nekādam, un uzvarētājs savukārt bieži vien sanāk varmāka. Vīrietim, man liekas, ir vajadzīgs ļoti liels dvēseles spēks un labi vecāki, lai viņš izlēmtu es labāk būšu nekāds, nevis varmāka šajā sistēmā. Un Dominikam Pelikonam nebija ne dvēseles spēku, ne labu vecāku. Un šo es te saku nevis, lai kaut kā attaisnotu viņu, bet lai mēģinātu saprast, kā kaut kas tāds vispār varēja notikt. Tad, kad vīrs viņu sazāļoja, Žizela Peliko bija pārliecināta, ka viņa mirst no vēža, galvas audzēja. Viņai bija atmiņas zudumi, viņai sāpēja vēders, dzimuma orgāni, viņa bieži nesaprot, kur viņa atrodas. Savā grāmatā viņa raksta, ka tieši no viņas meita Karolīna bija pirmā, kas attapa un izsaucās, ka visi šie simptomi, kas mammai ir bijuši izrietējuši no tā, ka vīrs viņu gandrīz 10 gadus sazāļojas. Un tad, kad tas viss tiesas process beidzās, un tad Dominikam tika piespriest 20 gadi, ko arī Žizela savā grāmatā apraksta kā uzvaru, Karolīna Deiriena uzskata, ka tas ir nepietiekami, ka šīs jurisdikcijas dažādām blaknēm viņš būs laukā ātrāk nekā mēs iedomājamies, un tiem pārējiem izvarotājiem, kas bija tātad apsūdzēti Žizelas izvarošanā, kur liela daļa no viņiem teica, ka viņi neatzīst savu vainu vai mēģināja pierādīt, ka Žizela ir piekritusi, kaut arī viņa bija pilnībā komā, viņiem piešķirt pārsvarā no 1 līdz 3 gadiem, un arī par to Karolīna Deiriena, protams, iebilst, bet tas, kas notika arī tajās tiesas procesa laikā, tad Žizela kopā ar advokātiem pateica, ka jā, šī būs publiska tiesa, kas bija ļoti nozīmīga, kas mainīja faktiski visu Francijas tiesvedību veidu, kā viņi runā par izvarošanām un arī kā sabiedrība par to izturās. Tātad viņi paziņoja par to publisko tiesu, par to Žizela ļoti apraksta savā grāmatā, kā viņa pēkšņi sāka just nākamajā tiesas prāvā to sabiedrības milzīgo atbalstu. Un kā parādījās sievietes pie tiesas mājas, kuras aplaudēja viņai, kas sagaidīja viņu, un tās sievietes kļuva arvien vairāk, tad tur parādījās sievietes ar plakātiem, un tā viņa sāka kļūt par tādu tā kā varoni, sievietes, kas ar viņai uzrunāja un abrīnoja, un tas viņai arī deva ļoti daudz spēka. Bet tad te jāpiemina tāda mazliet cita lieta, par kuru piemina Karolīna Deiriena savā grāmatā, un faktiski viņa citē savu brāli, Deividu, kurš arī redzot šo visu situāciju ar tām sievietēm, kas nāk viņa māti atbalstīt, viņam rodas jautājums, kur ir vīrieši. Es sāku skatīties, kur ir tie vīrieši, ka vienīgie vīrieši tātad bija uz apsūdzēto sola, un tur viņi bija daudz, bet ārpus tiesas zāles vai ārpus apsūdzētā sola, tātad tie vīrieši, kas atbalstītu Žizeli, viņi bija ļoti maz. Tā pašā laikā šajā brīdī uzreiz jāpasaka, ka tas, cilvēks, kuram pateicoties mēs uzzinājām par
Dominika Pelikona nodarījumiem, arī bija vīrietis, tātad tas lielaikāls sargs, kurš ieraudzīja video, kā Dominiks filmē zem sievietēm zem svārkiem un arī pierunāja šīs sievietes sniegt sūdzības policijā. Šo cilvēku abas autors piemin savās grāmatās. Žizela arī apraksta, kā viņa devusies pie viņa un kā viņi ir apskāvušies un izrunājuši. Un arī Karolīna piemina ar viņu ar ļoti lielu pateicību, jo ja viņš nebūtu iestājies un nebūtu tās sievietes pierunājis ziņot policijai, tad varbūt tās šausmas vēl joprojām turpinātos. Tā kā katrai mūsu izvēlei ir ļoti liela nozīme. Tas, man liekas, ir tas, ko mēs varam no tā secināt. Un katra mūsu izvēle var palīdzēt ļoti nezināmos, varbūt pat nenojaušamos veidos. Bet, kas tālāk notika aptaujā Francijā, Žizela Peliko tika nosaukt par visnozīmīgāko 2024. gada personību, apsteidzot pasaules valstu vadītājus, un tika godināta arī žurnālā Times. Atzīmējot Starptautisko sieviešu solidaritātes dienu, Žizela Peliko tika nodēvēta par 2025. gada ietekmīgāko sievieti. Viņas tiesas prāva aktualizēja diskusiju par seksuālo vardarbību Francijā, kas padarīja iespējamu izvērošanas juridiskās definīcijas maiņu. Žizelai Peliko ir piešķirts Francijas augstākais apbalvojums Goda leģiona ordenis. Un lūk, un šajā brīdī kad es to izlasīju, biju ļoti aizkustināta. Protams, ordenis nevar kompensēt to, kas Žizelai ir nodarīts, bet es saprotu, ka šis ir arī tas, par ko mums jārunā, un šis ir arī tas, kas šobrīd atšķir mūsu sabiedrību, varbūt arī no Francijas sabiedrību. Pie mums cilvēki, kas ir uzdrošinājusies runāt par piedzīvoto un doties uz tiesu, nesaņem godzīmes un atbalstu. Labākajā gadījumā viņi tiek ignorēti, sliktākajā gadījumā viņi var saņemt arī diezgan trausmīgus komentārus sociālajos tīklos, kurus droši vien saņem arī Žizela, viņas meita. Bet Latvijā mēs dažreiz saņemam arī pamācošus rakstus par to, kas mums būtu jāvelk un kā jāuzvedās, un, protams, arī dažreiz klusējuši noraidījumi no sabiedrības, ja esam uzdrīkstējušies runāt par nepatīkamo. Protams, tās lietas mainās, un arī, piemēram, podkāsts Mūša kopā ar Dardedzi ir tieši organizējis šo cietušo cilvēku runāšanu, un tā kā nav viss tik viennozīmīgi, kā es saku, bet tomēr šī ir arī lieta, par kuru es gribu uzrunāt. Karolīnas situācija, Karolīnas Deirienas situācija ir ļoti sarežģīta. Es to vēl mazliet gribu pieminēt, un arī tās atšķirības starp viņu grāmatām. Žizela Peliko ir kļuvusi tā kā par ideālo izdzīvojušo, tiek uzsvērts, cik viņa vienmēr ir eleganta, smaidoša, taisnu muguru, izslējusies mīloša. Tagad viņai ir arī jaunas attiecības. Un vispār arī lasot viņas grāmatu Himna dzīvēs, tiešām ieguvu to spēku un izprati, tā tad ir iespējams atdzimt. Un Karolīnai nav skaidrs, vai tēvs viņu ir izvarojis. Viņa pati ir pārliecināta, ka ir, un viņa ļoti meklē to skaidrību. Meklējot to skaidrību, viņa ir zaudējusi arī mātes atbalstu. Karolīna ir skaļa un nesavaldīga. Dominiks Peliko noliedz, ka būtu izvarojis meitu vai mazdēlu Natanu, kuram arī ir liecības par to, ka vectēvs ir pret viņu bijis seksuāli varmācīgs. Viņš noliedz to tik kategoriski, iespējams tāpēc, ka par bērnu izvarošanu viņu cietumā varētu arī nogalināt. Tas ir tas mīts, ko mēs visi zinām, bet kāda man draudzene minēja, ka varbūt viņš vēlas meitu šādā dīvainā veidā pasargāt. Jā, bet tas, kas mani tajā stāstā visā arī vēl vairāk satriec, ir tas, ka Karolīnai vairs nav neviena. Viņai tātad nav tēva, bet diemžēl arī ar māti viņa šobrīd, kā viņa raksta grāmatā, mamma un es esam attālinājušās. Viņai šķiet neiespējami pieļaut, ka es arī varētu būt viena no sava tēva upuriem. Tas viņai šķiet neiespējami, jo kaut ko tādu pieļaut būtu pārāk sāpīgi. Es to pilnībā saprotu. Tomēr man ir neaptveram tas, ka viņa pat neaptver iespēju uzklausīt manas dusmas un sāpes. Viņa tikai saka man, lai es pārtraucot sev mocīt ar tik daudz garīga stresa, ka es pati sev to nodarot. Var saprast Žizelu, kur nevēlas pat pārdomāt situāciju ar meitu, jo tas varētu radīt viņai vainas sajūtu, un mātes meitas attiecības patriarchālā kultūrā ir ļoti sarežģīta tēma arī bez šādiem šausminošiem pārdarījumiem. Tomēr šeit ieskanās vēl tā tēma, ka mēs nespējam domāt par cietušo. Žizela pati ir cietusi, un viņa ļoti vēlas koncentrēties uz dzīves skaistiem mirkļiem un domāt par labo, kas ir iedvesmojuši izvēli. Tomēr tā ir arī bīstama mazliet izvēle, jo var atstumt tumšās emocijas zemapziņā, no kuras tās var nākt laukt kā nekontrolēt un briesmīgi. Tomēr, jā, tās abas grāmatas ir
iesakāms izlasīt, jo viņas ir atšķirīgas un arī tur ir atšķirīga attieksme pret traumu, bet viņas abas kopā ir ļoti iedvesmojošas. Ja Karolīna izvēlās vairāk ka to cīņa par citiem dod viņas dzīvei jēgu, tad Žizela mēģina to izjaukto dzīves sakārtot atpakaļ, paņemot no tās izjauktās dzīves vai no tās vecās dzīves tikai tos gabaliņus, kas ir bijuši skaisti, tai pašā laikā vēl pievienojot varbūt to savu jaunu iegūto pašapziņu kaut kādā tādā veidā. Bet katrā ziņā abas divas grāmatas ir drosmīgas un ceru, ka viņas varētu tikt izdotas arī latviski. Šie būs fragmenti no Žizeles Peliko grāmatas Himna dzīvei, kaunam jāmaina puses. Dominika advokāta Beatrice Zavaro atnāca ar mani sasveicināties. Neesiet pret viņu pārāk saudzīgi, viņa nomurmināja. Caur viņu runāja Dominiks, kurš atzina savu vainu. Ar šo vienu īso teikumu šķita, ka līnija, kur es biju savā prātā novilkusi starp viņu un pārējiem apsūdzētajiem vīriešiem, ir iestiepusies arī tiesas zālē. Man nebūs ar viņu jāstrīdās tiesas zālē, jo es sapratu, ka viņš atzīst tās briesmīgās lietas, kuras ir man nodarījis. Es cerēju viņu nopratināt, pieprasīt skaidrojumus, klausīties tajā, kā viņš atbild uz savus meitas jautājumiem, bet es sapratu, ka man nebūs ar viņu jāstrīdās. Ar pārējiem bija savādāk. Tad ir tāds mazs fragments, kur prokurors Žizelei Peliko jautā, vai jūs esat gatava noskatīties video pierādījums tam, ko viņi jums nodarīja? Un viņa atbild, nē, es negribu tikt traumatizēt uz visu atlikušo mūžu. Kaut kādā ziņā skatīties tos būtu kā tikt atkal izvarotai. Ja tie tiks rādīti tiesas procesa laikā, es iziešu no zāles. Es negribu tos redzēt. Šī saruna notika 2023. gada 3. janvārī. Es arī šajā sarunā minēju, ka es gribu, lai tiesas process notiek aiz slēgtām durvīm. Savas garīgās veselības dēļ, protams. Es neko nekomentēšu un nevēlos nekādu saziņu ar mēdījiem. Lai mani advokāti mani pārstāv, es plānoju būt pēc iespējas nemanāmāka. Ir dīvaini lasīt šos vārdus šobrīd, saka Žizele Peliko. Tā esmu es, kas to saka. Es sev atpazīstu. Tajā brīdī es joprojām uzskatīju, ka par ciešanām nav atklāti jārunā, ka tās jāslēpj, līdzīgi kā sēras par to, kurus esam mīlējuši zaudējumu. Ciešanas un bēdas sacietē tevī un vienlaikus padara tevi cietāku, un es uzskatīju, ka stiprāku. Es vienmēr biju tā dzīvojusi, un es plānoju turpināt darīt tā arī turpmāk. Es vēl tajā brīdī nesapratu, ka šajā gadījumā man darīšana ir nevis ar nāvi, bet ar briesmīgu indi. Ar indi, kas atšķirībā no sērām iznīcina atmiņas, visas atmiņas, vienu pēc otras, līdz tava izpratne par to, kas esi, līdz tava būtība ir zudusi. Un šeit jāmin, ka Žizele Peliko pēc vairākiem mēnešiem izlēma, ka viņa vēlas, lai tiesas prāva notiek atklāti un lai tā ir pieejama visiem mēdiem un pasaules publikai. Viņa tā izlēma, jo saprata, ka tas nav viņas kauns, ka kaunam jāmaina puses, un arī, lai atbalstītu citus cietušos un iedrošinātu viņas iestāties par savām tiesībām. Un vēl es gribu mazu fragmentiņu nolasīt, kur Žizele savā grāmatā runā par to, kā viņā iekšā ir 9-gadīgā viņa, kurai netika ļauts sērots par sava tēva nāvi. Mazā 9-gadīgā meitene ir joprojām šeit. Viņa ir nemierīga manī. Viņa piepilda manus nakts murgus ar tankiem un vīriem, kas mani medī. Viņa nav ļāvusi man gulēt kopš papus nāves. Kādiem tik līdzekļiem es neesmu mēģinājusi apklusināt viņas balsis un sāpes. Visu man dzīvi es esmu apkarojis klusumu ar mūziku, cīnījusies ar bezmiegu, ar radio murdoņu, aizpildījusi ikdienas tukšās telpas ar ēst gatavošanu un tīrīšanu, dzenot prom putekļus, drupas, netīrību, grumbiņas, nezāles. Es varu šķīst apsēst ar tīrību, bet uzturēt visu tīru un mircošu man ir dzīvības un nāves jautājums. Un tagad, kad viss ir sagruvis, tā mana meitene grib tikai kliegt. Vai varbūt viņa grib gavilēt, jo 10 gadus mans miegs ir bijis tīrākās mocības. Tagad esam palikuši tikai mēs divas, viņa un es. Un tad es dodos laukā, un lēnā, bet noteiktā gaitā, neatstājot nospiedumus smiltīs, es staigāju. Es mierinu viņu, ieaijāju viņu, nogurdinu viņu, iešūpoju mazo meiteni miegā. Es cīnos pret viņu un par viņu. Es neprasu līdzjūtību ne no viena. Es turpinu iet.
Es klausījos, kā aizstāvības advokāti prasīja, lai tiesā netiktu izmantots vārds izvarošana, lai tiktu ievērot nevainības prezumpcija. Viens piedāvāja lietot izteikumu seksuālas attiecības, viens no tiesnešiem piedāvāja izteikumu seksa aina. Es iekšēji vārījos, bet man nebija atļauts reaģēt no sola, uz kuras sēdēju. Man bija sevi jāierobežo visu laiku. Man bija sevi jāvalda un jāierobežo, kad runāja mani advokāti, kad tiesas priekšsēdētājs jautāja ārstam, vai man vagināli izdalījumi varētu liecināt par baudas klātesamību. Jāvalda sevi, kad advokāts sieviete skaļi vīpsnāja, kad medicīnas eksperts liecināja par mana fiziskā stāvokļa nopietnību. Viņa smējās. Ak jā, raudāsim visi kopīgi par Madame Peliko, vai ne? Es neminēšu šeit viņas vārdu, tāpat kā neminēšu viņas kolēģu vārdus, arī apsūdzēto vārdus nē. Nevis tāpēc, ka man rūpētu viņi. Viņu personības var viegli atrast internetā vai tiesvedības dokumentos, bet gan tāpēc, lai viņus atcerētos kā to, kas viņi ir – papagaļi, viegli aizvietojams mutes, varmācīgi kļēvi mazi cilvēciņi. Es gribu, lai viss, kas paliek pāri no viņiem, ir tie vārdi, kurus viņi izmantoja, lai pakāptos uz manis. Vārdi, ar kuriem viņi gribēja pakļaut vienu sievieti, un tādējādi visas sievietes, absolūtai paklausībai vīriešu uzkundzēšanās vārdā. Un arī šeit mazs fragments, kurš Žizela stāsta par apsūdzētajiem un to, kāda viņiem bija tā sadzīve tiesas laikā, jo tiesa notika 4 mēnešus. Un liela daļa no viņiem nebija apcietināti, bet nāca uz tiesu no savām mājām un ģimenēm. Man bija jāspiežas viņiem garām tiesas procesa pārtraukumos. Es dzirdēju viņus runājumu, nemaz nerūpējoties, lai runātu klusāk, dabiskā veidā vīriešu brālības sajūtas uzbudinātus. Es redzēju, kā viņi dod pieci viens otram, dodoties uz kafejnīcu pāri ielai pusdienas laikā, runājam bārā, pērkot tālu, smejoties. Starp viņiem izveidojās saikne, jo viņi vienkārši uzskatīja, ka nav izdarījuši neko sliktu, un tomēr viņi bija atšķirīgi. Daži izteicās ļoti skaidri, daži liecinieku krēslā knapi spēja pateikt sakarīgu teikumu. Tur bija veci vīri, plikgalvaini vīrieši, vīrieši ar vēderiem, jauni un atlētiski vīrieši, viens no viņiem pastāvīgi košļāja gumiju. Cits bija atvedis sev līdz draugus policistus, lai tie viņu atbalstītu. Viena lieta tomēr viņus visus apvienoja, un tā bija apziņa par savām tiesībām, pilnīga vienaldzības attieksme pret to, ko kāds teica vai domāja, jo vara vienmēr bija bijusi viņu pusē. Dzirdēsiet nelielu ieskatu Rutas Rinkulas darbā par viņas piedzīvoto varmācību. Tad, kad es rakstīju to stāstu mušai, tad bija tā, ka es izdomāju, man likās ļoti smieklīgi nosaukumu, ka man stāsts sauksies Šaubas, bailes un sviedri, bet tas nosaukums patiesībā ceļās no interesantas lietas, kad es esmu tajā procesā noskaidrojusi, ka ir dažādi veidi sviedri cilvēkiem, un ir sviedri, kas ir vienkārši no karstuma vai no sporta, un tad ir citi sviedri, kas ir saistīti ar pašaizsardzību, un tie ir daudz niknāki un smirdīgāki, un viņus reāli nevar izmazgāt no tām drēvēm ārā. Un es esmu noskaidrojusi, ka tie sviedri man parādās katru reizi, kad ir jārunā par šo tēmu, par pedofīlijas tēmu un Pētera Pusteža nodarījumiem. Reizēm atsevišķos gadījumos arī darbā pieļaut lielu satraukumu vai lielas atbildības. Tas ir daudz savādāk nekā sportojot vai kaut kādā citā situācijā. Līdz ar to, kas ir interesanti no tāda fizioloģiska viedokļa, ka tas ir kaut kas jauns. Es nolasīšu fragmentiņu no tā stāsta, ko es stāstīju vai lasīju arī mušā. Tātad es esmu Ruta, un manā bērnībā, manā ģimenē dzīvoja pedofils Pēteris. Tas bija sen, bet tas ir kaut kas, kas neaizmirstas un nepazūd, tāpēc es esmu šeit, un jums par to būs jāpaklausās. Nebaidieties, mans mērķis nav zināt, ko jūs ēdāt pusdienās, tāpēc es nestāstīšu, kādos tieši noziegumos viņš ir atzīts par vainīgu. Tas, ko es stāstīšu, ir kā cilvēks nonāk līdz tam, ka par šo ir gatavs runāt publiski. Pirmais kļūdainais pieņēmums, skatoties uz mani, būtu domāt, ka esmu ļoti drosmīga, kas izsitīs savu vietu un vienmēr skaļi pastāvēs par savām tiesībām. Tāda es neesmu, vismaz vēl ne. Tāpēc, ziniet, šis stāsts nav ceļa karte drosmīgajām. Šis stāsts ir visām tām, kam apnicis, ka netik drosmīgās, klusās un pieklājīgās vai mazās var aiztikt bez sekām. Stāstā ir vairākas secīgas daļas, nodarījums. Pedofila Pētera pret mani veiktie noziegumi notika 90. Ticu, ka tiem, kas vēl nebija dzimuši, tā var šķist cita ēra, un tas ir pamatoti. Visu, kas notika, es detaļās nezināju, un jums neatstāstīšu, bet es zināju un labi sapratu dažus faktus. Es zināju, kurās vietās uz viņa ķermeņa ir kādas dzimumzīmītes.
Es zināju, kuru krūzīti virtuvē paredzēts tam, lai viņš varētu tur pačurāt un izliet izlietnē. Es zināju, ka manai mammai viņš nepatika, un viņai no viņa bija bail. Notikumi. Es biju klusa, pieklājīga un paklausīga meitene. Es nepretojos, tāpēc nebija pamats mani spiest ar varu. Tas ir iemesls, kāpēc es ļoti ilgi to neuzskatīju par vardarbību. Man tas likās gandrīz normāli, izņemot vienu veselības mācības stundu, kurā teica, ka bērniem nav pat jāredz pieaugušo dzimumu orgāni, kas man ļoti lika aizdomāties. Ļoti ilgi es uz situāciju skatījos ar bērnu acīm. Ja es nevisai sapratu, kas notiek, varbūt arī viņš nevisai saprata, kas notiek. Mana psihe maskēja to, ka vairāk kā 50 gadus vecs vīrietis seksuāli izmantojis mani kā mazu meitenīti pirmskolas vecumā. Ģimenē šī tēma uzpeldēja ik pēc vairākiem gadiem, bet nekad Pētera klātbūtnē. Parasti kāda cita konflikta laikā kāds teica, tu man nepasargāji, kāda sāka raudāt, un diskusijas ar to beidzās. Tādas manipulatīvas, varmāku upuru glābēju epizodes, un es joprojām to visu īsti neatiecināju uz sevi. Pirmo reizi svešam cilvēkam es stāstīju par to tad, kad man kā grūtniecei bija neizskaidrota trauksme, un es vērsos pie pirmās terapeites. Uz manis teikto kādā no reizēm, ka varbūt mana spriedze saistīta ar to, ka es bērnībā spēlējos ar vecāku dzimumlocekli, Ērika noskaidrojusi, ka pedofils bija mākslinieks, skaidroja aptuveni tā, ka mākslinieki jau esot tādi drusku citādi, bohēme, un tā, un vispār man būšot jāsaprot, ka pie tā vainīga mana mamma, ja jau laida pedofilu pie mums. Skaidrs, ka pēc dažām nepārāk produktīvām reizēm nospriedu, ka šāda terapija man diez vai palīdzēs, un to pārtraucu. Ja es nelasu visu, es varētu nolasīt beigas, un pārējo to, kas ir pa vidu, var dzirdēt podkāstā Muša epizodē, kas ir veidots sadarbībā ar Dardedzi. Kā galvenās atziņas no notikušā, es gribu teikt, ka tev nav jābūt drosmīgai, lai spērtu pirmo soli. Un pirmais solis var būt saruna ar kādu, ar ko tu jūties droši un kam nav intereses tavā klusēšanā. Tāpēc tā varētu nebūt ģimene, jo ģimenē bieži ir interese. Viņiem ir kauns un reizēm arī vaina. Tev nav jābūt pilnīgi pārliecinātai, tev nav jāzina, kā viss beigsies. Tev nekas nav jāpierāda. Pietiek ar to, ka tu notici, ka tas, kas notika ar tevi, ir svarīgi un ka tu esi tā vērta vai sevi aizstāvētu. Ja man būtu iespēja satikt sevi tajā dienā, kad pirmo reizi iegāju advokāta kabinetā, es laikam nemēģinātu sev iedot drosmi. Es mēģinātu iedot to mīlestību pret sevi, ko esmu apguvusi un izkopusi šī procesa laikā. Latvijas PEN podkāstu veidoja Inga Gaila un Anete Valaina. Muzikālu noformējumu veidojas komponista Linda Leimana. Podkāstu obligātā literatūra atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds.